nepiepildās. Pamosos un aizlidoju brīvē. Ja es varētu, ja es mācētu, ja es lidotu, es būtu kā putnis šai debesālā brīvē. Paldies, Naurim. Un tagad lūdzu atzīmes. Deviņi, 8 ar plusu. Tātad paklausimies tagad Guntaru Raču vērtējums. Nu, tu jau te uzvedies tā kā tāds pieredzējis izpildītājs. Tu te apstaigāji, apgūvi visu skatu, lieliski ar kameru darbojies. Tev jau ir pieredze laikam uz skatuves tā. Tieši tā. Nu, tāda milzīga pieredze nevarētu būt, ņemot vērā, cik tev gadu, bet nu, tu malacis, tiešām vismaz skatuve. Tas ir skaidrs, ka skatuve tā ir tava īstā vieta, ka tev jāturpina mācīties dziedāt, tev jāturpina apgūt aktieru meistarības un tam līdzīgi, jo izskatās, ka tu ļoti labi jūties uz skatuves un to nevar neredzēt. Vienīgais dažreiz tās blakus lietas, kas ir pie dziedāšanas, tātad kustības, darbs ar auditoriju, ar kameru, tas faktiski tomēr ir tāds otrais plāns. Tas pats svarīgākais ir, kā tu nodziedi. Un tās lietas tu vari darīt tik daudz tajā brīdī, kad tu esi pilnīgi droši par to, kā tu dziedi. Dažas vietas man ļoti labi patīk, bet dažas vietas tu tā līdz galam vēl netik galā. Bet tas ir atkarīgs arī, protams, no dziesmas. Bet kopumā es teiktu tā, ka ja Laila Ilze nepaņems tevi uz savu teātru, tad tu izdarīsi kļūdu. Paldies, jā, jo tev tiešām ir aktiera talants viennozīmīgi, jo tu esi ļoti drošs. Bet no manas puses ieteikums ir tieši, kas attiec uz vokālo dziedāšanu, ja? Jo tieši patiesībā piemērota dziesma, ka tu gribētu būt kā brīvs, kā putniņš un tāds ļoti brīvs, tev vajag atbrīvot vairāk balss saites, jo tu tā ļoti tā saspied, varbūt tas ir no uztraukuma, ka saspiež ciet vai ne to kakliņu, ka viņš, un tad tā saspringti dzied, ja? Tad tā skaņa ar tāda saspiesta iznāk, vai ne? Lai gan tu patiesībā pat esi ļoti drošs, man pat tiešām liekas jocīgi, kāpēc tu tā saspringi kaklā, ja tu esi tik ļoti drošs, vai ne? Tas man izbrīnīja, ja? Bet jo vairāk tu dziedās, vairāk tev viss tur atbrīvosies, noteikti vokāliem pedagogam par šo lietu pajautā. Un vēl viens ieteikums, ja teiksim dzieda cilvēks, kas ir uz skatuves, kad dziesmā, kad es skrienu, tad viņam tajā brīdī nevajag rādīt soļus ar kājām, ka viņš tajā brīdī skrien. Varbūt nevienmēr vajag parādīt vizuāli, kas tiek izdziedāts vārdos. Tas varbūt no gaumas viedokļa nav pats labākais, ko darīt. Bet, tāds tas mācību process ir, jo es, kad jaunībā dziedāju, arī rādīju, bet man kāds pateica. Tas ir tikai normāli, vai ne? Mēs visi visu mūžu mācāmies. Labi, paldies tev, mīļš, veiksmi nākamajā kārtā, lai tev izdodās. Un ļoti interesants tērps. Paldies. Malacis, jā, lai izdodas.